Nevienam nav noslēpums, ka pavasaris nāk ne tikai ar siltāku laiku un pozitīvām emocijām. Pavasaris mēdz iesākties bieži vien arī ar nervozitāti, nogurumu, bieži arī ar bezmiegu, ko Latvijas iedzīvotāji mēdz dēvēt par pavasara stresu. Izrādās, ka 67% Latvijas iedzīvotāji to ir piedzīvojuši pēdējā mēneša laikā. Par vispārējiem stresa simptomiem. Ja? Tas var būt banālais nogurums, ja? Tas var būt arī galvas sāpes, tas var būt galvas reiboņi, bezmiegs, ja? Tas var būt arī tā svara krišanās. Bet te pašā laikā, ja, tā kā var būt arī tādas lietas, ja, ka cilvēki var sūdzēties par sāpēm sirdī, sāpēm vēderā, ja? Par neiroloģiskām, ja, tā kā simptomātikām, ja? Ar galvas reiboņiem, galvas sāpēm, redzes traucējumiem, varbūt pat arī brīžiem roku un kāju trīce. Ja? Tas nevienmēr nozīmē, ja, ka cilvēkam ir kaut kāda šo te orgānu patoloģija, ja? Bet viņam ir mēdz būt šīs te izpausmes pie stresa. Ko iesākt? Mediķi norāda, ka pirmais solis uz problēmas risināšanu ir tās apzināšanās. Tādēļ, sākoties pavasarim, ir uzsākts īpašs projekts Nacionālā stresa tests. Tas ir tests internetā www.stress.lv, kuru aizpildot ik viens var noteikt pats savu stresa līmeni un balstoties uz rezultātiem saņemt individuāls ieteikumus situācijas uzlabošanai. Parasti, ja mums ir tāds tests, ja par rokai, pirmais, ja ļoti viegli viņu izpildīt un saprast, vai cilvēkam ir stress, vai cilvēkam ir depresija, ja? Kaut kas no tā, kas varētu mūs arī novirzīt, ja, pie pareizās diagnozes un pareizās ārstēšanas. Testa mērķis ir pavisam vienkārši. Cilvēkiem pašiem ļaut izvērtēt to, kas var uzlabot viņu pašsajūtu, iestājoties pavasarim. Tas ir konkrētu vitamīnu vai fizisko aktivitāšu trūkums, relaksācija pēc ziemas perioda vai vienkārši regulārs pastaigas svaigā gaisā. Pats būtiskākais ir veicināt to, lai cilvēkiem uzlabojas pašsajūta. Ne tikai garīgā, bet arī fiziskā. Tāpēc visa projekta īstenošanas laikā ir piesaistīta virkne vadošo speciālistu Latvijā, kuri skaidro un komentē. Pat labam testu ir aizpildījuši jau vairāk tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Stress jau viennozīmīgi ir jāārstē, un to mēs arī darām zinām tiem pacientiem, ja, jo te ir katra cilvēka brīva izvēle. Viens aizies pie psihoterapeiti, otrs izvēlēsies medikamentu lietošanu, jā, trešais varbūt izvēlēsies tādu aktīvu sporta veidu. Ja. Galvenais, lai mēs panāktu to rezultātu, bet gan tas, tā būs cīņa ar stresu. Fiziskā veselība tieši ir saistīta ar nepieciešamo vitamīnu uzņemšanu organismā, no kuriem pavasarī visvairāk ieteicams tieši magnijs. Veidi, kā uzņemt magniju, ir dažādi, īpaši uzturs jeb diēta, kā arī uzturu bagātinātāji. Magnijs un kombinācija magnijam kopā ar B6 vitamīnu tiešām ir ļoti laba, ja, un ļoti vērtīga. Un kāpēc? Ja, tāpēc, ka B6 vitamīns vispār pasaulē viņš ir pazīstams arī tā kā laimes vitamīns. Ja, un nereti tad, kad mēs kaut kur aizbraucam un redzam, ka cilvēki smaida un tādi ja, dzīves priecīgi, ja, mēs zinām, ka viņiem visticamāk tā B vitamīna netrūkst. Ja, jo viena no tā trūkuma izpausmēm, tas ir tāda tā kā nomāktība, tas garas stāvoklis, ja, grūti koncentrēties, grūti kaut ko darīt, ja? Bet te pašā laikā magnijs arī, ja? Viņš ir ne tikai tāds no nomierinošiem līdzekļiem, elektrolītiem, teiksim tā, bet viņš ļoti arī pietiekoši maz ir arī produktos. Un te pašā laikā pie fiziskām aktivitātēm, pie garīga stresa, gan magnijs, gan B6 vitamīns visvairāk, ja patērē organismā, cilvēka organisms, ja? Un līdz ar to, ja tas patēriņš ir lielāks, ja? Bet mēs nespējam viņu ne ar ko kompensēt, ja? Mums arī rodās pakāpeniski tieši tas izsīkums, ja? Turklāt, ja, ka magnija deficīts arī izpaužās ar spiedienu, svārstībām, ar kaut kādām krampju izjūtām, ja? Ko arī cilvēki fiziski var just, ja? Tāpēc tieši uz pavasari mēs vairāk runājam par to, ja, ka tas var būt tas klasiskais gada laiks, ja? Kur tieši tas magnijs un B6 būtu visvairāk piemērots. Ieteicamā deva pieaugušajiem Magna B6 līdz 6 tabletēm dienā, savukārt Magna B6 Premium līdz 3 tabletēm dienā. Dalu 2 vai 3 devās, lieto ēdienreižu laikā.